Medon. Uzņēmums Medon ir izveidojis digitālo klīniku, kurā jau vairāk nekā 100 dažādi ārsti nodrošina attālinātas videokonsultācijas. Medon misija ir sniegt cilvēkiem iespēju vērtā veidā un vietā saņemt ārsta konsultāciju. Savukārt ārstiem ļauj nodrošināt ērtu un drošu vidi, kur var fokusēties uz katru pacientu, viņa personīgo veselības stāvokli, pieņemot uz datiem balstītus lēmumus. Attīstot savu pakalpojumu Latvijā, uzņēmums Medon ir uzsācis līdzīgu pakalpojumu sniegšanu arī Indijā un jau pavisam drīz arī apvienotajos Arābu Emirātos un Saudarābijā. Šajos tirgos Medon orientējas uz sirds un asinsvadu jeb kardiovaskulāro veselību, nodrošinot konsultācijas ar Eiropas kardiologiem. Medon komanda ir pārliecināta, ka pastiprināta uzmanība būtu jāpievērš slimību profilaksei, nevis tikai to ārstēšanai, vienlaikus padarot veselības aprūpes pakalpojumus arvien pieejamākus. Mūsu produkts, Medon platforma, ko mēs esam izstrādājuši, ir īpaši ar to, ka mēs risinām medicīnas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības problēmu. Mēs rodam viņiem iespēju satikt ārstus attālināti, pārrunāt savas veselības problēmas, piekļūt saviem datiem no viedierīcēm, datoriem, un šis viss process tiek vienkāršots. Mūsu produkts principā iedalās divās daļās, un tas, ar ko mēs sākām, ir platforma Latvijas tirgum, kur jebkurš Latvijas iedzīvotājs un īstenībā arī plašākā, mazliet Baltijas lokā var atnākt mūsu mājaslapu, atrast sev nepieciešamo speciālistu, kas var būt dermatologs, ģimenes ārsts, kardiologs un dažādas citas specializācijas, un saņemt šo pakalpojumu attālināti. Tipiski tas notiek jau dažu dienu laikā, kas ir milzīga atšķirība starp ierasto gaidīšanas laiku, kas, kā jūs zinat, mēdz būt pat līdz vairākiem mēnešiem. Otra platforma, ko mēs esam palaiduši pavisam nesen, ir savukārt vairāk fokusēta uz eksporta tirgiem, kur pirmais no tiem ir Indija. Un šajā gadījumā tie ir nevis dažādi speciālisti, bet tas fokus ir tieši uz kardiovaskulāro veselību, kur pasaules mērogā ir acīm redzama milzīga problēma. Tas, protams, novērojams arī Latvijā, bet skatoties globāli, tad aptuveni 1 miljards cilvēku ir augstā riska grupā, īpaši tieši sirds veselības virzienā. Aptuveni 80% no šīm saslimšanām ir novēršamas, ja cilvēki uzsāk profilaktisku ārstniecību, nevis jau nogaida to brīdi, kad ir identificēt konkrētu saslimšanu. Tas sākās ar reģistrāciju mājaslapā, pieteikšanos pie konkrētā ārsta, arī pakalpojumu apmaksu. Tas viss notiek iekš mūsu mājaslapas. Tālāk katram, gan pacientam, gan ārstam ir savs personiskais profils, konts, kur viņi var gan redzēt savus vēsturiskos izmeklējumus un konsultācijas ar ārstiem. Gan ārsts var redzēt visus savus pacientus un datus, informāciju, ko viņi tur ir ievadījuši. Runājot par nākotnes plāniem, tad galvenais fokus šobrīd mums ir uz attīstību arī ārvalstu tirgos. Šajā brīdī mēs sākam vairāk fokusēties arī uz citiem tirgiem, kas ir Indija, Saudarābija un apvienotie Arābu Emirāti. Medon ir jāuzvar pasaules uzņēmējdarbības kausā, jo mēs risinām tiešām globālu problēmu. Jau šobrīd mēs redzam, ka ārstu nepietiek un viņu iztrūkums ir jūtams vairumā pasaules valstu, un ar tehnoloģijām un inovatīviem procesiem, kas palīdz uzlabot abu un visu pušu efektivitāti, mēs to varam atrisināt. Pasaules uzņēmējdarbības kauss. Latvijas fināls.